Robertīna, tu jau esi mājās? Čau! Dīvaini gan. Virtuvēs viesulvētru nemanīju. Ko tu runā? Kādu viesulvētru? To viesulu, kas plosījies te viesistabā. Nekā briesmīga neredzu. Tu neredzi, ka mētājas tāpas drēbes. Nu, loģiski, ka viņš mētājas, tāpēc, ka es viņus novilku. Es tik laipni novācu, ja? Pasaki, lūdzu, kāpēc vīrieši ir tik nekārtīgi? Ko? Īsti cūkas. Nē, šī istaba nav ne cūcīga, ne netīrīga un nevīžīga. Vismaz var redzēt, ka te kāds dzīvo. Jā, tu var redzēt, ka te dzīvo cūka. Mīļā, lūdzu, necelāsim šo jautājumu, Labi, ja? labi, necelāsim šo jautājumu, un es necelāšu arī tavas mantas. Tu tiešām gribi, lai es dzīvoju kā muzejā? Šī ir mana māja, mana pils, un es esmu karalis. Jā, visu cieņu, jūsu augstība, Robert Ramban, Bomzis pirmais. Jā, es pateicos ļoti, man ļoti patīk, ka pavalsnieki izrāda man uzticību. Vispār neceri, ka verdzeni te staigās un viss tev novāks pakaļ. Ja tu gribi dzīvot drāzās, lūdzu dzīvo. Uz nevēdu. Jā. Monika, ai. Skaties, divas lapus par Aigaru Graubu. Jā, Aigars Grauba darba un mājās. Un starp citu, viņam atšķirībā no tevis kājās ir kurpes un ap kaklu ir šlipse. Aigaram Graubam. Kas tas par žurnālu? Es nezinu, kaut kāds jauns mūzikas žurnāls Bassi. Bassi. Jā, signāla numurs. Ko, jau iznācis? Jā. Parādi. Kā? Mans aģents solīja, ka šajā numurā ir jābūt rakstam par mani. Šeit bija jābūt rakstam Roberts Rambāns dzīvē un darbā. Viņš noteikti kļūdījies. Viņš domāja vakar avīzi. Tas Krēsla man patīk. stundā. Nē, tieši jaunajā mūzikas žurnālā. Nē, man būs ļoti nopietni jāparunā ar Pēteri. Halo? Hilda. Labdien. Ko mēs darām? Neko sevišķi. Jūs gribat atnākt? Nu, labi, nāciet ar. Žanis un Hilda tūlīt būs klāt. Lūdzu, uzvelc kurpes vai čības un nomāc šīs te avīzes. Kāpēc? Tāpēc, ka mums būs ciemiņi. Nu, kas tad tie par ciemiņiem? Tie ir Hilda un Žana. Lūdzu, uzvelc kurpes. Man ir ļoti ērti. Tā ir mana māja, un es te jūtos ļoti labi. Ak, tava māja. Un kas es te būtu? No zilupas iebraukusi. Mājkalpotāji! Nu, nevajag visu uzreiz pārprast, mīļu. Puse istabas pieder man! Labi, tikai mieru. To var darīt savā istabas pusē, ko tu gribi, bet tikai liec man svētu mieru. Labi, sadalīsim visus pusēm. Es savā pusē darīšu, ko es gribu. Un tu savā pusē varēsi cūkoties.